Jūnija mēnesī Ludzā pabeigta pirmā kārta vērienīgam Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam Ūdensaimniecības attīstība Ludzā. Tā ietvaros Ludzas iedzīvotāji saņēmuši gan tīru dzeramo ūdeni, gan arī jaunas bioloģiskās attīrīšanas ietaises, kas ļauj audzēt apkārtējo vidi. Pirmajā kārtā mums ir pilsētā rekonstruētas attīrīšanas iekārtas notekūdeņu, tika izbūvēta jauna ēka ar notekūdeņu pieņemšanu, un arī tajā pat ēkā ir galīgais process redzams, kur atstādātās dūņas tiek caur presi atūdeņotas un tālāk viņas nogādātas kompostēšanas laukumos, un pēc 2–3 gadiem arī vēlāk tiks izmantoti pilsētas apzaļumošanā, un tuvākiem lauksaimniekiem tiek piedāvāta dūņas tās atstrādātās par velti. Projekta ietveros pilsētā tika nomainīti ap 8 km ūdensvadu tīklu, līdz ar to samazinājās ūdensvada pārāvumu skaits. Rekonstruēti 3 artēziskie urbumi, kā arī izbūvēta apakšzemes ūdens tverne kvalitatīvam dzeramajam ūdenim. Ar elektroniska skaitītāja palīdzību var precīzi uzskaitīt attīrīto notekūdeņu daudzumu, kas iziet caur attīrīšanas iekārtām. Vai Ludzā var no krāna dzert nevārīt ūdeni? Droši var dzert, jo ik mēnesi mūsu pārbauda arī vides pārvalde, bet mūsu speciālisti ar ekspresu mūsu analīžu palīdzību kontrolējam ūdens kvalitāti, un nekādu sūdzību un nekādu piezīmju pēdējo gadu laikā nav. Projekta rezultātā labumu gūs ne tikai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, bet arī Latgales ielas privātmāju īpašnieki, kuriem līdz šim nebija centralizētā ūdensvada. Daudziem Ludzas iedzīvotājiem ir tagad piedāvāta iespēja pieslēgties pie pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Tas ir visā Latgales ielas posmā. Otrajā kārtā tagad arī otrais Latgales ielas posms uz Rēzeknes pusi augustā tiks ūdensvads un kanalizācija ierīkota, tā ka mēs aicinām arī būt aktīvākiem privāto māju iedzīvotāji, kuriem dotais pakalpojums nav, griezties apsaimniekotāji ar iespēju pieslēgties jaunām komunikācijām. Ūdensaimniecības attīstības projektā jau ieguldīti ap 6 miljoni latu. Šobrīd tiek izstrādāta projekta otrā kārta, kuras īstenošana varētu tikt uzsākt šī gada augustā.